Seniorvecumā ir svarīgi zināt, kas atvieglo un uzlabo veselību. Piemēram, zivju eļļa palielina vai novērš ar novecošanu saistītas izmaiņas, jo omega-3 augstskābēm piemīt unikāla loma labvēlīgi ietekmēt daudzas organismu funkcijas. Mans personīgais uzskats un arī saviem pacientiem es parasti iesaku zivju eļļu lietot visu gadu nepārtraukti. Gan ziemā, gan rudenī, gan pavasarī un arī vasarā, kaut gan valda uzskats, ka vasarā varbūt tā nav tik svarīga. Runājot par zivju eļļu, tā ir svarīgākais omega-3 augstskābju avots, un šīs augstskābes savukārt ir būtiskas normālas šūnu membrānas uzbūvē. Un ja mēs domājam, ka iedomājamies tēlaini šūniņu, piemēram, smadzeņu šūnu, un iedomājamies smadzeņu šūnas funkcijas, tad šīs smadzeņu šūnas mums nodrošina reakcijas spējas, atmiņu un visu pārējo. Līdz ar to, ja šīs šūnas būs uzbūvētas no pareiza materiāla, viņas funkcionēs labi. Omega-3 ir vairāk vajadzīgs galvas smadzeņu šūnu funkcionēšanai, sirds asinsvadu normālai funkcionēšanai, tad omega-6 vairāk ir svarīgāks tieši hormonu izstrādē un lai būtu vesela āda, piemēram, cilvēkiem, kam ir psoriāze, pinnas, lietojot omega-6, šī stāvoklis visbiežāk labosies. Sirds zivju eļļa sirds spēkam un asinsvadu veselībai. Tas ir bagāts omega-3 augstskābju avots, kas īpaši nepieciešams sirdslimniekiem. Sirds zivju eļļa satur lielu zivju eļļu devu ar augstu omega-3 augstskābju koncentrāciju. Nepiesātinātās omega-3 augstskābes sekmīgi uzlabo asinsvadu stāvokli, palielina to elastīgumu, normalizē asinsspiedienu. Kardiologi to bieži iesaka pacientiem ar sirdslimībām, pacientiem pēc infarkta. Īpaši svarīgs augstskābīts ir cilvēkiem, kam ir problēmas ar kardiovaskulāro sistēmu, jo ir pilnīgi pierādīts, ka cilvēkiem, kas lieto zivju eļļu, teiksim, situācijā, ja ir miokarda infarkts, tad atveseļošanas periods ir vieglāks un arī komplikāciju mazāk. To jau ir pierādījuši kardiologi savās ikdienas darbā. Tādēļ tiem, kam ir tendence uz šīm slimībām, tomēr būtu īpaši svarīgi atcerēties zivju eļļas kapsuliņu katru dienu iedzert. Omega-3 augstskābes var mazināt ar vecumu saistītās sāpes, piemēram, reumatoīdu artrītu, palīdz uzlabot atmiņu un saglabāt veselīgu smadzeņu darbību, mazināt iekaisumu un saglabāt locītavu kustīgumu. Tās ir kopumā svarīgas veselīgai imūnsistēmai.